Šī ir bijusi viena no tām nedēļām, kad mēs visi lasām lietas un sakam labi, jā. Ko es vēlētos, lai jūs uzrakstāt ar lieliem burtiem un pasvītrojat. Es to pateiktu šādi. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam. Vienīgā lieta, ko prezidents ir teicis tik konsekventi, kā jebkurš cilvēks jebkad ir teicis jebko, ir tā, ka Irānai nekad nebūs kodolieroča. Ka Irānai nekad nebūs bagātināta urāna. Ka Irāna nevarēs turpināt sniegt atbalstu saviem proksiju spēkiem Hezbollah, Hamas un hutiešiem. Un ka Savienotajām valstīm un Izrēlai ir nesaraujama saikne. Un tieši tāpēc šis izaicinājums ar Irānu, ja mēs varam panākt mieru, tas būtu lielisks. Bet pat šajā pēcpusdienā prezidents ir devis ļoti skaidrus norādījumus irāņiem. Ka ja viņi domā, ka Amerikas Savienotās valstis atkāpsies un sabruks un ļaus viņiem darīt, kā viņi vēlas, viņš ir skaidri norādījis, ko viņš darīs. Un tas, ko viņš teica, tās ir vārdos, kas... Es nelietoju tādus vārdus, draugi. Viens no iemesliem, kāpēc mūsu valsts ir cieši saistītas, ir tāpēc, kristietība tika veidota uz ebreju pamata, un uz ebreju un jūdeo-kristīgā pamata tika veidota rietumu civilizācija. Un bez tā nebūtu Amerikas. Tas ir tik vienkārši. Cilvēki no visas pasaules man asa kritizēja, sakot, kā tu uzdrīksties to teikt? Es teiktu, kā jūs uzdrīkstaties, nezināt vēsturi. Vai jūs nezināt, ka mūsu dibinātāji gribēja kā Amerikas zīmogu likt sarkanās jūras šķelšanos? Ka ASV pārstāvju palātā ir marmora Mūzes statuja. Šī zeme ir visuma radītāja rokās. Un mana pārliecība par Izraēlas spēju ne tikai būt šeit, bet arī pastāvēt un palikt, nav tāpēc, ka mums ir lieliska armija un ka Izraēlai ir lieliska armija. Tas ir tāpēc, ka mums visiem ir varens Dievs, kurš ir devis solījumu, un viņš šo solījumu pildīs.